šodien dzīves piemērs, kā pārdošanas treneris lažo savos pārdošanas zvanos, un šis būs specifiski par augstiem zvaniem. Un, ja noskatīsies video tuvāk līdz beigām, tad arī redzēsi veidu, kā var sarunāt tikšanos ar klientu, kuram jau ir pakalpojums sniedzējs vai partneris, ar ko viņš strādā, un kas tev ir jāizdara konkrēti, lai tu varētu šāda veida tikšanos sarunāt. Laicam iekšā. Halo! Jā, lūdzu. Sveiki! Es ar prieku jums gribētu paziņot, ka jūs vinējāt loterijā, bet diemžēl tā nav. Šis ir telemarketinga zvans. Iedosiet 20 sekundes, lai izstāstītu, par ko ir runa, vai liksiet klausuli nost. Likšu klausuli nost, jā. Aha, visu labu. Sveiki! Es labprāt pateiktu, ka jūs esat laimējis loterijā, bet diemžēl tas tā nav. Šis ir telemarketinga zvans. Iedosiet 20 sekundes, lai izstāstītu, par ko šis ir, vai liksiet klausuli nost. Visticamāk likšu nost, tad nav laika. Labi, visu labu. Sūdīgs openers, jo es beigās atstāju to izvēli, kuram viņam visticamāk, respektīvi pēc psiholoģiskā aspekta ir tā, ka, ja es atstāju beigās, ķipa likšu nost, tad viņam vieglāk ir izvēlēties to. Pamēģināsim apgriezt otrādāk šo un zvanīsim tālāk. Halo. Sveiki! Sveiki. Es ar prieku pateiktu, ka jūs esat laimējis loterijā, bet diemžēl tā nav. Šis ir telemarketinga zvans. Liksiet klausuli nost vai iedosiet man 20 sekundes, lai es izstāstu, par ko ir runa. Īsumā par ko? Jā, ir tā, ka lielākajā daļā Latvijas pārdevējiem viņiem nav īsti spējas noslēgt darījumus. Viņi nemāk nedz jautājumus pareizos uzdot, nedz atklāt klientu problēmas, kur nu vēl priekšapstrādāt viņu iebildumus. Ilgtermiņā uzņēmumi zaudē 100,000 peļņā katru gadu daļu tā. Jūs esat īstais cilvēks, ar ko man būtu par šo jārunā? Kāds produkts, es prasu, par ko jūs, kādu uzņēmumu, par ko jūs zvanat? Jā, es zvanu, mēs palīdzam pārdevējiem iemācīties veiksmīgāk slēgt darījumus. Kurš jums atbild uzņēmumā par šīm lietām? Nebūs aktuāli, paldies. Kad jūs sakat, nebūs aktuāli, ko jūs ar to domājat? Jūs vispār par šo atbildat? Viss ir kārtībā, paldies. Viss ir kārtībā. Paldies. Labi, ejam tālāk. Halo. Sveiki, jūs zvanījāt tikko? Jā, es zvanīju. Šeit zvan Raivis. Man gan gribētos teikt, ka paziņot jums, ka jūs vinējat loterijā, bet diemžēl tā nav. Šis ir telemarketinga zvans. Gribēsiet nolikt klausuli vai tomēr 20 minūtēs paklausīties, pa ko es zvanu? 20 sekundēs, es atvainojos, nevis 20 minūtēs. 21 sekundes var, jā. Jā, ir tā, ka liela daļa uzņēmēju Latvijā, viņiem diezgan vājas zināšanas ir par darījumu noslēgšanu, tāpēc viņi nemāk nec klientu iebildumus apstrādāt, nec arī saīsināt darījuma noslēgšanas ciklus. Un tas, ko mēs darām, mēs palīdzam šīs lietas sakārtot, lai jūs varat noslēgt vairāk darījumus. Bet, principā tagad jūs varat pateikt, ka jums ir 100% darījuma noslēgšanas procents, un tad jau noteikti jums tas nebūs aktuāli. Visdrīzāk, ka man nebūs aktuāli, jā. Jūs tagad runājat ar cilvēku, kurš noslēdz 100% darījumus? Tik cik viņi nāk, gandrīz vai jā, man vienkārši nav nemaz šobrīd īsti tas aktuāli, jo man ir vienkārši pilns grafiks. Es sapratu. Tā jau atsaku daudziem arī. Okay, labi, es sapratu. Lai veicas, tad ar biznesa gaitām prieks bija dzirdēt visu labumu. Sveiki! Sveiki! Es ar prieku paziņotu, ka esat laimējuši loterijā, bet diemžēl tas tā nav. Šis ir telemarketinga zvans. Liksiet klausuli nost vai tomēr atļausiet man 20 sekundēs izstāstīt, par ko ir runa? Ziniet, man nav baigi daudz laika runāt. Man arī nav. Mums vajag tikai 20 sekundes, lai saprastu, vai vispār ir vērts turpināt šo. Labi, ja tās ir tiešām 20 sekundes, jo man ļoti maz laika. Tas vienkārši tiešām nelaikā. Easy. Bet labi. Jā. Ir tā, ka liela daļa uzņēmēju Latvijā, viņiem dažreiz ir grūtības ar darījumu noslēgšanu, jo viņi nemāk apstrādāt klientu iebildumus, radīt steidzamību viņos, lai viņi ātrāk šos darījumus noslēdz. Dažreiz pat ir spiesti strādāt vienkārši par zemiem rēķiniem, vienkārši, lai izdzīvot. Lūk, un tas, ko mēs darām, mēs palīdzam izbūvēt sistēmu, ar kuras palīdzību var veiksmīgi vest darījumu pārnesu un noslēgt darījumus ātrāk. Bet šis ir principā tas brīdis, kad jūs varat pateikt, ka jums ir 100% darījuma noslēgšanas procents un jūs noslēdzat darījumu ar katru tikšanos, kas jums ir un katru zvanu.
Pa lielam ir tā, ka es pati veigi klientus nemeklēju. Tie, kas mani uzmeklē, tad principā ļoti, ļoti reti, kad mēs beigās nenoslēdzam kaut ko, un tas nenotiek bieži. Nu, jā, jo viņi jau paši jūs meklē. Ir kāds īpašs iemesls, kāpēc jūs vēl tā kā nepiesaistat klientus uz āru neiet? Tāpēc, ka pagaidām vienkārši netieku galā ar apjomu. Ok, es sapratu jūs. Nu labi, redz, tā arī beidzas mūsu saruna, tā kā, lai jums izdodas attīstīt jūsu biznesu. Paldies. Un visu labu. Paldies. Jā, paldies, visu labu. Tā, nu ko, ņemot vērā databāzi un šos mazos klientus, laikam būtu vērts problēma statementā. Būtu vērts jau uzreiz, laikam, klientam pateikt kaut ko par klientu piesaisti. Openers labs, redzi, ko mēs uzreiz sapratām, kad svarīga psiholoģiska lieta. Tas, ko tu atstāji pašās beigās kā savu sākāmo, tam arī cilvēks pieķerās, jo redzi, cik būtiska atšķirība ir starp to, kā tu uzdod savu jautājumu, vai tu atstāji to izeju kā pēdējo savā teikumā un cilvēks viņu izvēlās. Vai arī vienkārši samaini vietām un uzreiz ir impakts, jau vien ir ko vērts mācīties no šī rullīša, neskatoties uz to, kad tikšanās sarunāt pagaidām neizdevās. Es gribu pārvārdot nedaudz šo openeri, lai cilvēkiem būtu uzreiz skaidrs un vajadzētu saprast, vai viņi vispār kaut kādā veidā klientus piesaista, pirms mēs turpinam strādāt, jo ja tā nav, tad tur nav jēgas nemaz runāt. Tā, nu ko, es esmu nedaudz izmainījis openeri. Tagadējais openeris būs lieka ūdens, palīdz uzņēmumiem pelnīt vairāk naudas, uzlabot viņu darījumu sarunas. Jā, šeit Raivis Vigups zvana. Es neesmu pārliecināts, ka man jārunā tieši ar jums, bet ja bez lieka ūdens, tad es palīdzu uzņēmumiem pelnīt vairāk naudas, uzlabojot viņu darījumu sarunas. Jūs esat cilvēks, ar ko man būtu jārunā jūsu uzņēmumā par šo? Tā, un jūs zvanat reklāmas aģentūrā, ja? Jā. Jūs tā kā coach esat vai kas tieši? Nu, jā, tā laikam varētu nosaukt. Es tā arī nesapratu. Ar jums vai man jārunā, vai varbūt ar kādu citu vēl uzņēmumā? Ar manīm, bet mums ir laba sadarbība ar varbūt pazīstu. Nē, es pirmoreiz dzirdu. Un kā jums sokās ar viņu? Ļoti labi. Tā kā galīgi nesildamies. Superīgi. Kā jūs uz doto brīdi piesaistat vispār klientus? Dažādos veidos, gan no reklāmām, gan no augstiem zvaniem, gan no auditiem. Forši. Un jūs pārdodat pats personīgi, vai jums ir tā kā pārdošanas komanda? Mēs esam vairāk cilvēku projektu vadītāji. Principā šajā mirklī es pakāsu šo sarunu, jo iespējams arī te es varēju sarunāt tikšanos. Problēma bija tāda, ka klients, es neradīju nekādu vērtību vai neatradu problēmu, kāpēc viņam vispār vajadzētu tikšanos ar mani. Tāpēc pēc tam, kad es noskaidroju, ka viņi taisa augstos zvanus, kad viņi tur trenējās tagad, man vajadzēja paprasīt, cik sen viņi jau tā trenējās un vai viņiem patīk tas. Un tad viņš man, nezinu, vai izstāstīja tas, kas viņam patīk, vai arī izstāstīja, kas nepatīk. Viņš man izstāstīja, kas patīk. Es dabūtu arī to, kas viņam nepatīk, iespējams. Un tad, balstoties uz to, kas viņam nepatīk, tikai es varētu sarunāt tikšanos. Tāpēc mans piedāvājums tikties bija bezjēdzīgs šajā brīdī, un tāpēc arī redzēs, kas tur tālāk notiks šajā sarunā. Ok, es sapratu. Nu, kā būtu, ja es piedāvātu jums īsu sarunu ar varbūt kādu no jūsu pārdevējiem, un kurā mēs tad arī varētu saprast, cik labi jūsu esošais treneris ir viņus apmācījis, un sliktākajā gadījumā dabūsiet apstiprinājumu par to, ka jūsu treneris ir labākais, vai arī es varēšu iedot kādu padomu, varbūt ko varētu darīt savādāk. Paldies, bet šobrīd nebūs aktuāli. Es varu prasīt, kāpēc? Nē, tiešām nav laiciņa šobrīd. Jauku dienu jums. Visu. Tā, nu labi, mēs jau esam tikuši tālāk. Šis bija labs. Viņi jau nodarbojās tā kā ar cold calliem. Es gan nezinu to kaut kādu coachu, ko viņš tur nosauca. Ja aši mēs pareflektējam, tad, nu jā, bišķiņ vajadzēja vairāk tā kā šaubas iesēt un uzzināt pa viņu cipariem. Viņš vienkārši man tā kā rejektoja, bet nu bija ok, ejam uz priekšu. Sveiki! Zvana Raivis Vigups. Es neesmu gan īsti pārliecināts, kad man ar jums jārunā tieši.
Bet es palīdzu uzņēmumiem pelnīt vairāk naudas, uzlabojot viņu darījumu sarunas. Ar ko man būtu jārunā? Ar jums vai ar kādu citu? Jūs palīdzat uzlabot darījumu sarunas? Jā. Jūs varat atsūtīt ēpastu. Kā jums liekas, ko es teikšu uz šo? Ja godīgi, mēs visi esam tā pārstātājušies, kad es vēl domāju, vai pacelt šo telefonu zvanu. Redz, tomēr jūs pacēlāt. Jums kāds cits vienkārši, lai saprastu, lai jums tur nav liekas... Mēs ziniet, tas ir ļoti maza komanda. Un mums, ja godīgi... Drīkst es uzdošu jautājumu, tad mēs sapratīsim, vai tur vispār ir vērts. Visus jau jūtu, ka man jau šī pēcpusdienā smadzenes uzkārsies. Vienu jautājumu drīkst? Jā. Jūs vispār, vai jūs vai kāds jūsu komandā tiekās ar jebkādiem jauniem klientiem vispār, vai ne? Gadās, ok. Un tad, šeit jūs man varat pateikt, ka... Mums ir coach, mēs pie tā strādājam un viss kārtībā. Ļoti labi, bet šajā brīdī jūs man varat pateikt, ka jūsu coach ir jūs uztrenējis tā, ka jūs noslēdzat 100% darījumu, un tad es neesmu vajadzīgs, tad jau viss ir kārtībā. Jūs arī nepalīdzēsiet 100% darījumu noslēgt, jo sarunas nevienmēr būs svarīgākais. Jā, jūs pati pārdodat vai kāds cits to dara uzņēmumā? Mums nav tikā augstā pārdošana, mums jau nāk sagatavoti klienti, un tad jau ir grūti. Es sapratu, bet tad jūs neatbildējat uz manu jautājumu. Jūs pārdodat vai kāds cits to dara? Nē, mēs jau uz vietu šeit nepārdodam. Bet tad jūs nenodarbojaties ar pārdošanu, jā? Jauns klients mēs uz vietas nemeklējam. Tā, paši. Mums nāk tā kā no grupas. Es sapratu. Jā. Un tad ar ko tad jūsu coach jums palīdz, ja viņi nāk no grupas? Tad jau viņiem būtu jāslēdzās. Jūs ziniet, lai jums veids. Visu labu. Redz, izklausās, ka es viņu izbesīju. Ko? Mēs jau esam normāli pazvanījušies un nekāds trēkšanas nenotiek, bet mēs turpinām. Halo. Sveiki! Sveiki. Te ir Raivis Vigups zvana, un es neesmu pārliecināts, ka jūs esat īstais cilvēks, ar ko man vajadzētu runāt, bet es palīdzu pārdevējiem un uzņēmējiem pelnīt vairāk, uzlabojot viņu darījumu sarunas. Jūs esat īstais cilvēks, ar ko man vajadzētu par šo aprunāties? Nē. Ar ko man būtu jārunā? Es nezinu, ar kādu uzņēmēju varbūt. Tad jūs nenodarbojaties ar uzņēmējdarbību? Nē. 3, 5, 6, 8, 4. Jā. Jā. Redz. Baigais jau jogadaris, redz, pajokoja, pateica, ka tas nav īstais numurs. Jā, lūdzu. Sveiki. Labdien! Šeit zvana Raivis Vigups, un es neesmu pārliecināts, ka man jārunā tieši ar jums. Bet, ja bez lieka ūdens, tad palīdzu pārdevējiem un uzņēmējiem nopelnīt vairāk naudas, uzlabojot viņu darījumu sarunas. Ar ko man būtu jārunā par šo jautājumu jūsu uzņēmumā? Droši vien ar mums? Ar jūs? Kā jūs godāt? Anna. Jā, Anna, es sapratu. Un kā jūs uz doto brīdi slēdzat darījumus jūsu uzņēmumā? Aktīvi. Tas augstie zvani, ko ienākošie pieteikumi no klientiem, vai kā jūs to darat? Visi veidi. Es strādāju zemniekiem. Un daudz ir tas B2B saruna. Ok, tad veicat augstos zvanus, un tad es saprotu, ka kaut ko es tur dzirdēju daudzskaitlī, kad ne tikai jūs nodarbojaties ar pārdošanu, vēl kāds cits arī uzņēmumā to dara? Jā, mēs visi, kas pārdodam. Cik jums ir cilvēki, kas nodarbojas šo pārdošanu? Mēs tam trietā. Es sapratu. Un jūs, kad runājat ar šiem zemniekiem un uzrunājat viņu visos šādos veidos, jūs izmantojat kādu metodoloģiju, jūs izmantojat savām darījuma sarunām? Zin kā ir, mēs laikam mācāmies līdzi, un šobrīd man ir mentors arī, biznesa mentors. Prieks dzirdēt. Mēs šobrīd strādājam ar šo mentoru, un es domāju, mēs esam diezgan milzīgu soli veikuši tādā savā attīstībā. No tā, kas varbūt vienkārši sarunas uz tādu jau nopietnu padziļinātu, teiksim, to
pārdošanas izpratnē atur. Prieks dzirdēt. Grants Cardons, tāds normāls treneris. Un kā jums patīk šie treniņi? Vai patīk? Viņi ir efektīvi ļoti, jā, viennozīmīgi. Es saprotu. Kas tieši ir efektīvs, ka jūs sakat efektīvs, ko jūs esat uzlabojuši? Izklausās, ka jūs esat 100% apmierināti ar tiem treniņiem, kas jums tur notiek. Jā, šis ir labs. Es saprotu. Un tomēr, ja būtu iespēja, varbūt, kas būtu tā lieta, ko jūs gribētu izmainīt vai vēl apgūt? Pagaidām man nav tādu, jo ar šo pašu jātiek galā, teiksim. Tas, ka mēs par 3 mēnešiem esam jau tāds muki iesildījušies, bet tas būtu beigās tā nav. Es saprotu. Iespējams arī, es arī jums nemaz nevaru palīdzēt. Kas ir lielākais iebildums, ko jūs vispār dzirdat no saviem klientiem parasti, kad jūs zvanat un komunicējat ar viņiem? Viss nopietnākais, kurām es neesmu arguments pretī dabūjusi, ir piemēram, citas kompānijas pilnas servisa apkalpošana. Jā. Būti ir tik iekšā. Tad tas, ko jūs sakat, kad viens no izaicinājumiem, kuru jūs vēl mēģināt atkost, ir kā izdarīt tā, lai potenciāli šis klients, kurš strādā jau ar citu, iespējams izskatītu iespēju darboties ar jums un sāktu darboties arī, vai ne? Superīgi. Jā. Kā būtu, ja mēs varbūt sarunātu 20 minūšu zvanu Zoomā un jūs izstāstītu, parādītu man, ko jūs tagad darat? Vai jautājums vai 12 vai 2, kurš no šiem 2 laikiem būtu labāks, jo citu laiku man nav? Varam 2. 2, labi. E-pasts, kā tevi godāt? E-pasts ir vienkārši. Ir Anna. Atvainojos. Ak, tu Dievs. Nepareizi izrunāju. Es ceru, ka jūs man neienīdīsiet par to. Labi, tad es ieplānošu šo kalendārā, ielikšu iekšā. Pirms es tad vēl aizēju un novēlu jums forši aizvadīt tā kā Valentīna dienu. Kamēr jūs braucat 10 minūtes, būs iespēja paklausīties fonā vienu YouTube video, ko es uzfilmēju par pārdošanas tēmu? Davai. Jā? Es tad WhatsAppā iemetīšu, lai viegli var atvērt linku. Jā? Tad sazinamies pirmdien 2. Okay. Jā? Sarunāts Anna. Atā? Labi. Atā. Pum! Bišķiņ ir stundas un ir sarunāta pirmā tikšanās. Nebija tik viegli, bet labākais jau ir kas? Labākais ir tas, kad šīs konkrētais klients jau strādā ar citu partneri, un es viņai tikko dzīvi nodemonstrēju, kā sarunāt tikšanos ar kādu, kad viņa ar kādu jau strādā, bet viņa noteikti to vēl nesaprata, neiepīpēja. Teiksim tā, ko es tur mēģināju izzelēt un kas man neizdevās šajā sarunā, kas bija ļoti svarīgi. Tas, kas man neizdevās ar tiem bāzes jautājumiem, tik līdz tai problēmai, bet zinot nišu un industriju, es taču zinu, ka pārdevējiem ir iebildumi un ir lietas, ar kuriem viņi netiek galā, neskatoties pat uz to, ka viņi tagad trenējās. Un pateicoties tam, ka es to noskaidroju, arī izdevās ieplānot šo tikšanos ar klientu. Tā kā mazo solīti, mazais solīts ir paspērts uz priekšu. Ko var redzēt, kad Raivis ir nedaudz ierūsējis tieši uz augstiem zvaniem. Tomēr mēs sarunājām vienu tikšanos. Bija dažādas atsevišķas mācības, kuras es ceru, ka tu varēsi ieviest arī savā procesā. Un svarīgākais, ja tev patīk šāds formāts ar video, kuras reāli zvanu klientiem, uzspiedi īkšķīt uz augšus un uzraksti komentāros, ka tu gribi vairāk redzēt šādus video, un mēs turpināsim ražot. Davai!